svētbrīdis. Palūksimies. Asarīt zvēriņi. Mēs te braukājam apkārt. Es esmu atnācis uz Rīgu vienu dienu paskatīties. Vairāk par 3 dienām gadā es Rīgā nemakšķerēju. Un mēs te filmējam, vispār nepiedalāmies tajā mačā, kurā lielais speķakumos tiek izspēlēts. Tāpēc atbrauc parādīties uz laiviņu. Parādīšu, kāds tu smuks, kāds tu labi barots. Un tad jau atkal palaidīšu vaļā. Nu, apmēram kāda tā lūkšana. Tu iemācīsies to, kad viss nenogalina, kas uzdur tev uz lūpas. Nu, nav nekāds baigi lielē. Bet, nu, pielūdzam mazo zvēru. Rīgas basiņš, nu. Brīnišķīgs kukainīts. Latvijā tās zivis ir dažādas. Bet vasarā tādam vidējam makšķerniekam, visazartiskākajiem spinningotājiem, mīļākās zivis ir asarītes. Un šogad tās nebijis notikums. Uz asarīšiem tiek rīkots mačs. Riga Bass saucās. Šobrīd mēs esam šeit. Tūlītēs arī tas mačs sāksies, būs blīkšķis, laivas skries, cilvēki sacentīsies. Paskatīsimies, kādi ir tie asari makšķernieki, kurš kur ķer asaris makšķernieki vai makšķernieks asari. Un finišā paskatīsimies, kāda bija noskaņa no rīta, kāda vakarā un pa starpai, kurās vietās cilvēki Rīgā meklē asaris. Kāpēc tas asaris ir tik svarīgs? Tāpēc, kad rudenī būs pasaules čempionāts laivās, spinningošanā no laivām šeit Latvijā. Startēt, tas nozīmē Latvijas izlase. Un paralēli jau vienkārši ir asaris, ir vēlmiņu ķert. Un tas nav gluži lielais zandarts, lielā līdeka, kur tur varbūt cilvēkiem ar modernajām tehnoloģijām ir kaut kāda baigā iespēja izcelties. Šis asarīts, demokrātiskais pasākums. Tikpat labi viņš varbūt pie šitās garažas, tikpat labi viņš varētu būt kaut kur pie prezidenta pils. Nu, šī diena tātad, un šis raidījums būs asarzīmē. Riga Bass. Nākie čurt no visām 36 laivām. Sāksim šo skaisto goda brīdi. Šodienas tēma – asarītes. Rīgas basiņš, kā te rakstīts, Riga Bass. Un asarītes ir tiešām tāda zivs, ar kuru var ļoti labprāt paspēlēties. Tāpēc es jūs aicinu cieņu pret asarīšiem. Skatieties, lai viņi pēc tikšanās ar jums neaizpeld uz sāniem vai šķīvi vai uz slimnīcu, pat taisno uz asaru slimnīcu, es domāju. Saudzīgi esiet, tāpēc, kad asarītes ir tā tēma, uz kuras mums patīk darboties. Liels čakars ir uzrīkots tādas sacensības? Var teikt tā, ka pusgadu gatavojās, un tas nav dienā, bet process noteikti pusgadu iepriekš, un tad beigās mēs redzam pasākumu. Un tu esi noskrējies, es skatos, nervos, dīdies, bet ne jau dēļ zivīm, vairāk dēļ tā, kā tas viss notiks. Protams. Paldies visiem, kas ir ieradušies. Īsi iziesim cauri. 7:45, varbūt mazliet ātrāk, mēs kāpjam laivās, braucam ārā no moliņa un stājamies apmēram taisnā līnijā uz Vecnogrāvu tiltu pusi. 8 starts, var uzreiz sākt makšķerēt, nekāda problēma. 8:01 jau varat iesūtīt pirmās zivis. Veiksmīgas asaru medības pa laivām! Ķeram tikai asars, tikai. Un ieskaits izmērs sākās no 23 cm. Kas tas pa joku, kad Latvijas čempionātā Makšķerēšanas sporta federācija rīko, tad viņiem zivs var darīt kā grib, bet jums ir obligāti zivs jāatlaiž? Jā. Tas ir noteikti noteikums, ja tev? Jā. Viss formāts noteikti ķer, fotografē un atlaid. Labi. Jeb mūsdienīgi sakot, catch and release. Bildi taisam vienu, fotografējam no augšas. Rezultāti būs online pieejami visiem līdz 3:00. No 3 līdz 4 tabula būs cieta. Jūs redzēsiet tikai sevi. Intrigai. Fotografēšana un lomu iesniegšana veids caur speciālu aplikāciju. Jā. Tu nofotografē, submit, nosūti. Jā. Un tālāk mēs viņu saņemam jau savā, interneta sistēmā. Un tās lentes, es uz viņām visām parakstījos šorīt, tāpēc izrādījās vienīgais neatkarīgais paraksts ir manējais. Jā. Lentes, uz kurām es esmu parakstījies, es zinu, viņas ir 36. Jā. Ar viņām arī darbojamies šodien. Jā, tikai. Cik patīkama niansīte. Kas nav redzēts. Čau vēlreiz. Čau atkal. Jā, tāpēc, kad es esmu izrādās vienīgais neatkarīgais. Ja nav mana paraksta, var iet to lentu kārtu toaletē pie sienas. Mēs to arī darīsim pēc mačiem. Ne, pēc mačiem tās lentes noder, jā, viņas tā kā piemiņa. Kādas prognozes?
Pēdējās dienas pasliktīgi. Vakar bija ļoti slikti. Ievelk vēderu. Tas jau pat tā kā rahītisks izskatīja. Vauģi tā labāk. Viņš ir rahītisks. Visi divas divnieki pamatā. Nedēļa pirms sacensībām zivs vispār nav problēma. Pēc tam viņa tā jau paredzami iet uz leju, un tad ir tā sportiskā meistarība izšķirto, kas tad mācīs. Cik būs lielākais? Cik Mums būs? 27. 28. Lielākais. Nevis tik pieticīgs. Lielākais. Es domāju, ka 40 42, ja? 42. 42. O, atkal viens matrozītis. Es zinu, ka tu esi smadzeņtrests bieži vien pirms visiem mačiem, kā tur ir, kā nav. Tu visvairāk motorstundas pavadi, tu visvairāk analizē situāciju un izdari arī lēmumus tādus. Nē, nu kā, nosacīt. Principā ļoti maz es trenējies pirms šitiem posmiem. Nu tā, man jau tas krasta mači tie primārie šitos tās, man tā. Ko tu te paredzi? Pietiekoši daudz, jo tomēr esi darbojies arī čempionāti ietvaros. Zini kā, pirms 2 nedēļām bija labi. Visi jau Facebookā runāja tur pa simtiem, ja, tur mēri, bet es prognozēju, 40, 60 mēri zīves varbūt, tā. Kaut kādi, 8 asaru stundā, ja tu noķers tā globāli vidēji, tad varētu būt, tur 10 un augstākie, tāds. Un lielākā zivs garums? 40 plus jau jābūt pirmam sešiniekam, es tā domāju. Es Rīgā 40 plus neesmu nekad dzīvē noķēris. Liepājās es esmu noķēris daudz 40, bet šeit es nezinu, kad viņš dzīvo. Nē, tiešām, man jau nav jāmērās, es tikai priecājos. Mazliet šmulis. Uz šitādas ziltiņas bāzes mēs taisam sacensību. Tu man interesē, tāpēc, ka viņš teica, ka tu esi kaut ko jaunu atradis. Kur? Pārsariem kaut kādu baigi interesantu tēmu. Jā. Blefojiet, ja bija tā? Nē, es nezinu, no jauna, un tas varbūt pie mums ir tā mazāk. No krenkiem, Vēl cīs var esno un vienkārši jā. Gaida uz stopiem. Jā, stop and go. Viņš ceļās augšā un tad ņem. Tas nav nekas jauns, vienkārši pie mums ir, man nekas tā baigi neķeras viņiem. Lielākais, domāju, taču jāpasaka, es domāju no 42 līdz 44 tajās robežās. Tā vajadzētu būt. Mēs esam tagad sacensību Mutulī, ir pirmā stunda. Un tā ir laiva, kura šobrīd ir vadībā. Tas ir Konstantīns ar savu dēlu. Protams, blakā mums ir atkal influenceris, kur Aleks Trakais Mokšķernieks, kur arī kaut ko tur ņemās. 5 sacensību laiva, nelielā pleķītī. Apakšā ir 2,5 metri, ko viņi tur dara, tagad domā. Laba zivs. Ir, nē, norāvā. Nē, dabūja. Puika atkal met pāters, fočē un sūta. Pasties, viņš aizsūtīs, ko var redzēt. 35 cm, 28. 35? Jā. Labi. Tā ir tā modernais niķis, un es vēl varu pateikt, ka viņš makšķerēs šitādā dziļumā starp zālēm. Reku zāle ir nost šitādā dziļumā, no viņa laivas nāk. Labrīt. Man dāvana tev. Lūdzu. 2 mazi tārpiņi. Pareļ tārpiņus tu man iedevi. Priekš voralēm. Es neticu, ka būs 150 zīvika. Neticu? Ne. Cik būs? Es domāju, ka te, kas vīnējas, 5-6 zivi. Un cik būs lielākā? Es tā sapratu pēc lineāla ne garākā pa 60 centrā. Labi. Būs 42, 43 centri būs. 45. 45. Vairāk. 45. Mazais tipiņš. Tanī brīdī, kad tu ej uz kaut kādas vaļējas bedrītes, tas ir tā skaidrs, tu makšķē džigiņā. Tanī brīdī, kad tev nav tas džigiņš, tad tu uzreiz paņem, uzliec kaut kādu 2-3 gramu galviņu un uzliec āķītu offsetā. Tad mēs skrienam cauri zālītēm, bet mēs neaizķeramies cauri zālītēm. Savukārt ziltiņi saspiedīs to ziltiņu, viņi uzreiz no šienes izlīdīs āķi spicīt un būs rokā. Ko, kas ir? Arbūziņš, kā teica? Oi, smukulīts! Šīs asaras sacensības ir tādas, kur mēs mēģinām bez kruķīšanas, kad vairāk vai mazāk tomēr ar sānskatiem un ar eholotēm atrast to zivu, viņu lokalizēt. Te nebūs nekādas kruķītāja priekšrocības. Būs tomēr, jā. Visi izmanto to. Tu redzi tos asarus, to bāru un redzi, ka viņi reaģē uz tavu manekli. Tik daudz priekšrocību? Ir daudz. Ko tu saki man? Nē, es saku tādā ziņā arī, tu jau redzi, kā sacīt,
to gultu, to struktūru. Tu ļoti labi redzi kādus akmentiņus vai ko tu uzreiz. Sanskata arvas skaties. Nu jā, bet kad tu nostājies pozīcijā, tu neko sanskatā vairs neredzi. Jā, gan. Mazais? Lieliski! Un lielākais droši vien varētu būt pie 45 cm. Nu, es atdarēju, ka lielāks par 43 nebūs. Tā kā es ceru, ka līdz 43, jā, bet... Nu, es domāju, 45. var iekrist. Mēs mēģināsim ķert lielo zīmi. Asarus, nevis asarus. Asarus. Tieši tā. Šodien bija labi vien brīdi. Taisnība. Mēs jau pārgājām uz mazo izmēru. Bet jūs baigi vienā brīdī sabaidījāt pilnīgi visu cilvēku. Bija tā, kad principā Edgars tikai sniedza un Mārtiņš tik vēl, ka es tik nevaru paspēt to ieslēgšanas ātrums ir lēnāks nekā Bet viņš ņēma no augšas piespēles, ir no apakšas? No vidiņa. No vidiņa. Labi, nu tas der. Un kas ir tas zivju daudzums, kādu varētu cilvēks būt saulītē? Zivis ieskaitas zivi 50-70 varētu būt. 50-70, asari virs 23 cm. Līdz 50, es domāju, ka būs. Citi jau 80, 100, 150 prognozēt. Un plus treniņos ļoti daudz bija 21, 22, 22,5, 22,7, kur neskaitās. Nevar dabūt. Nu, tu viņu diemžēl šitā te var... Nu, tāpēc saku, tur 50 varētu būt, jā. Vai man atkal interesē, kā cilvēki, kas ķers uz atvadu, kā viņi mēģinās viņu atlaist? Mēs neķersim uz atvadu. Par atvadu vajag parunāt Jānu Briedi, ja? Viņš ir masters, ja? Viņš teica, ka viņš no kosmosa iemetīs atvadu un izvilks asaru tā kā tu. Nu jau nebija jau plāns ir uz maziem ķert, mēs jau tīri uz lielu zivīti, kā arī visiem krastā teicām, skaitu neķersim, bet pagriezās tas viss tā, ka, nu... Ja kosmos atverās, tad muļķīgi būtu viņu ignorēt. Tagad bišķiņ jānotur. Jā. Labi. Bet cepurs jums smuks, neko neteikt. Šitos krekliņus jūs speciāli šim mačam taisiet? Nē, šitos jau uztaisījām pagājuši. Bet asarīt? Baigi tematiski sanāca. Nu, rītīgi tematiski sanāca. Ko tu prognozē? Cik daudz apmēram cilvēku būs, kuri noķers? Nu, vai cik daudz cilvēku noķers, tā teiksim? Cik daudz noķers? Nu, es domāju, kaut kāds 60 varētu būt 60, 70 skaita ziņā. Un lielākais? Lielākais skaitā 43, 44. Čau. Nepiedalies sacensībās? Nē, sveiki. Tā, priekš sevi. Izstāsti kāda recepte asarim šitam pie ostas dokiem. Es skatos, ka tu bez mazajā ziemas makšķeri valē. Jā, nu šeit arī plaudi. Plaudi arī var dabūt, jā? Ir lieli plauži? Nu, kilograms vairāk, tādi. Labi. Un asaris? Asaris ir, bet nav tik daudz. Tad tu tagad uz plaudījies piebrauc? Jā. Nu labi, tad ne asakas. Bet tev priekš egoisti ļoti laba laiva vienītim. Ar visiem šautajiem caurumiem. Tad šobrīd meklējot Rīgas basiņus, jau strīpainos arbūziņus, kā teica Aleks, mēs esam nonākuši līdz punktam, kurš ir vistuvāk jūrē. Tur tālāk vairs makšķerēt nedrīkst, jau stāv zvejas rīki, braukā kuģi. Tātad šeit, ja cilvēks var meklē to asaru, kurš ienāk no jūras. Tas asars ir, kā jau dzirdējāt, krastā bišķīt mazāk piesardzīgs, kauslīgāks, bet visumā sīkāks. Tātad, nu, tie, kas liktu uz šito vietu, vieni te aizbrauc, nu padās prom, nākošie brauks. Un ar asarīti šeit pierīgā ir? Nodils līdz laivai. Ui. Tas ir skaisto. Tas ir ieskaitē aizies. Es gribēju teikt, bet viņš nav jūrnieks. Jūrnieks ir balts. Jūrniekam būtu jābūt gaišam. Šis ir tāds jau tā kā vietējs vairāk. Tad es nu padās stāstīju, ka te vajadzētu būt jūrniekam. Jānis ņem un izvelk vietējo asarīti. Nu, kur tas der? Viss sakal grīstē, visi man teorija jāpārstrādā. Un te notiek nepārtraukti makšķerējot asarus. Bet skaidrs, ka te pie šitās akmeņu sienas, nu, te varētu arī kaut kas izlekt, atvērties vai parādīties. Tu saproti, kas būs šodien, ja? Jūs ķersiet asarus, bet jums ķersies zandarti, jo viņi zina, ka jūs viņus gribat. Zandarta Projeki šobrīd 3. vietā ir. Viņi meklē asarīti sekli, jo mēs šeit sēžam 7 metros, viņi meklē gar krastu aktīvo. Šobrīd viss notiek uz aktīviem asarīšiem, jo šodien izskatās, ka viņi ņemās. Nu, paskatieties, kā viņi strādā. Bet interesanti, ne Rīgā, pasties, šeit ir Sarkandaugavā, kaut kādi betoni, kaut kādi dzelži. Asarītis ķerās, viss labi. Asaris tagad interesants, ļoti interesants. Cik būs apmēram zibi uzvarētājiem? Virs 23 ceņu. Nu, apmēram. Domāju, ka 80. 80? Kaut kur no 50 līdz 100 kaut kur tā. Kaut kur tur.
Un garuma ziņā? Lielākais varbūt Vidējais 40. Vidējais 30. Vidējais 30. Kaut 40 plus minus varbūt tur. 42, 3, 39 tāds. Kuram iešāvās prātā ideja par tām makšķerēšanas sacensībām šādām? Tev? Jā. Tāpēc, ka gribējās pievērst uzmanību atkal asariem, jo viņi ir ļoti daudz. Un viss sports aizgāja uz lielām zivīm. Un asari arī ir lieli. Un tā kā sportā vienmēr lielākais rezultāts taisās uz asariem. Un iztaisījām tikai mono sacensības, kas ir saistītas tikai ar asaru ķeršanu. Bet ar ko tas asars tev ir īpašs? Man īpaši ar to, ka viņš ir ļoti spēcīgs, interesants, ir vietējais, ir jūras, kas visu laiku migrē, nāk, ir dažādas paslēpas vietas, kur viņš dzīvo, var ķert visādās tehnikās, kā vispār var iedomāties. Asarīšu pielūkšanas brīdis. Cilvēks uz ceļiem, asarīts nāk krastā, viņam pasaka paldies, ka viņš pieķērās, viņš apēdis gumijas maili, peld tālāk daili. Un galvenais ir uzreiz gribēt dabūt vēl vienu. Tas ir tik cilvēcīgi. Vienu noķer, gribu vēl. Vēl gribu. Un vēl gribu. Atkal gribu. Jo tās asaru copītes ir tādas, no kurām tu nevar attēsties. Tev visu laiku gribās atkal un atkal. Kas ir smieklīgākais ar šo sacensību iniciatoru Igoru Filipovu un viņa labo čomu Kasparu Poišu. Tieši šeit Ķišezerā mēs Latvijā uztaisījām pirmo mikroģiga raidījumu, un tas bija, zini, kad? 2009. gadā. Tas bija pirms 15 gadiem. Keitiņš gumijas parādījās tādas, ēdam gumijas, ko tās nozīmē. Un tad mēs te plēsāmies. Šinīs pašos ūdeņos. Bet cik sen? Pirms tam bija bijis Twitcha mode, tad bija mikroģiga mode, un tāpēc tam tagad varētu būt teikt, kad ir Big Bite mode. Nē, tagad tev ir grozītāja mode. Big Bite mode bija pirms tam. Kā tev liekas, cik lielā mērā tie grozītāji šodien būs iekšā tajā trīniekā vai sešniekā vienalga? Es domāju, tas tieši, lai noķert zivi, ja? Pieskatīt un noķert acu priekšā, neko nedos. Piemēram, treniņā interesanti bija pavērot viņu uzvedību, ja? Kā viņš grib un negrib, jā. Tur stāv tur 20, ja? Tu met mānekli. Un vienmēr tur 2-3 uzskrien augšā. Ja? Vakar, piemēram, pirms lietus viņš bija tā piespies, uzmet, un neviens pat galvu nepaceļ. Tu domā, ko tu brauc tālāk, meklē aktīvākas dzīves. 5. vieta. 5. vietā viņi pagaidām? Jā. Aha. Piedalās visa izlase šogad, kas trenēsies un startēs pasaules čempionātā. Un es domāju, ka kopvērtējumā vietas, kas viņam meklē asariem, tāpat vairākums paliks kaut kur atmiņā, kur varēs visu laiku pēc tam skatīties, vai ir tur asaras vai nav. Es domāju, ka tajā pasaules čempionātā arī gadīsies tā, kad lielo zivīs varēs, protams, dabūt, bet asaras varētu būt arī tas, kas daudziem būs medaļas. Es domāju, ka skatoties un atcerieties 10. gadu, kad bija Ķišezerā pasaules čempionāts, rezultātu taisīja uz ko? Uz asarīšiem. Es pats biju tajā laivā, poļi ķēra asarīšus un bija laimīgi. Ar violetiem twisterīšiem. Ķēra asarīšus katrā minūtē, katrā metienā. Jā. Toč 22! Viņš jau var atzist, kamēr tu viņu fočē. Nav jau viegli tā. Kamēr tu ķer vienu pēc otru, viņš diezgan forši padodās. Bet tanī brīdī, kad tu viņu katram tagad uzliksi pirkstiņu un tagad piespiedīsi, tas ir... Man liekas, ka visātrāk, kā var tur ieregistrēt asarī, ir kaut kur 30-40 sekundes. Kamēr tev programmu iespiež, ja, ar atlaišanu minūte reāli. Ar cik zivīm uzvarēs cilvēki šodien apmēram? Cilvēki runā, ka 8-10 mēra asaru stundā jāķer. Tad var cerēt uz normālu rezultātu. Bet uzskatu, ka sacensībās vienmēr bišķiņ mazāki ķerās. Ja? Domāju, 41-42 būs tas zelta vērts asaras. Ja? 40 pāri būs kaut būs. Liela asara ir, slēpjās, bet ir. Gan jūrnieki, gan vietēji.
lai mēs varam noķert asari pretī prezidenta pilī. Pēc karogiem spriežot, prezidents ir pilī. Varbūt viņš ir izgājis kaut kur ēd rīta kafiju vai tiramisu. Mēs esam klāt un mēs makšķerējam. Mums jāizvelk viens asars pretī prezidenta pilī. Cik pasaulē ir tāda vieta, kur pretī prezidenta pilī var kaut ko izvilkt? Kāda 16 visdrīzāk. Mūsē arī. Ja mēs izvilksim, ja ne? Blēži! Ietver kankuļi, ja? Un uz caurumu. Jahū! Tev viss gludi iet, viss kārtībā, sistēma strādā. Ļoti labi, ļoti labi. Faktiski jau tā modernā asaru makšķerēšana pa 80% tādas ciltiņu lecināšana vien ir. Ja paliks karstāks vasarā augustā, tad varēs kaut ko mēģināt tur tvičot, darboties. Bet citādi sanāk, ka tu visu laiku bumbo pa apakšu. Ar lielākiem pavilcieniem, mazākiem pavilcieniem, ar īsākiem mānekļiem, ar garākiem mānekļiem, bet tu meklē tomēr to viņu kontaktu ar apakšu. Jo asarītim patīk pie grunts kaut kur. Nu, prezidenta asars man uzķēra, bet nepalika. Tiešām es braukšu mājās bez prezidenta asara. Sāpēs, tas sāpēs. O, prezidents Sams pieķērās. Teica, ka te visādi krakari. Prezidents paņēma manu džiga galvu, es tur neko nevarēšu izdarīt. To es ārā nedabūšu. Jā, mēs nostājāmies ļoti pareizi, tāpēc, ka apakšā ķērājums. Nevarēs, es jau zinu. Jāpārsienās būs. Prezidenta asars ir prezidenta asars, viņš prasa, tu tikmēr izvilksi. Izskatās, jā, man burkāns jāsien pavisam labi. Un šitie staigā nemaz neiedomājās, ka te ir cita dzīve. Bet viņi arī neiedomājās, ka tas vanču tilta kantīte ir diezgan sarūsējusi no apakšas izsakotā. Labi, izlozēsim sākumā no viena no atbalstītājiem no V-Camper. No savā ziņā baigi krūto ledus kastu. Var pieslēgt pie mašīnas, var laivā paņemt līdzi, pieslēgt pie elektrības, glabāt asarīšus, alviņus. 26. ekipāža. Jā, ok, nākošā balviņa no Salmo Lucky John Somiņa. 8. ekipāža. Ekipāža numur 19. Latvijas mazais valsts. Šitā ir ļoti jocīgs jūs. Ļoti neparasti. Pasties punkti, tāda nav. Jā? Pasties kāds. Es kādu komandu. Arbuziņš šķiļot tieši šitā dzīve. Viņas var būt liels ritīgi. Reku ir tā poļģīgs, redz viņai, tas pats rindas. Rindas žaun, redz šies tētis. Viņu sauc par alūzu, jeb arī lapreņu. Reņģi noķēra. Smuka zivs. Kaspars speciālists izrādās. Galvenais saproti, ka viņa paņēma, kāda viņa agresīva ir. Un likās, ka nu tūlīt būs, zina, asars īstais. Baigais asars. Asars un šeit tev, nu. Varplons. Un neieskaitīja. Ārkiķi, ne? Tu cepsi vienu veņu. Obligāti. Es domāju, ka tev viņa medu ir jāsautē. Nu kā jums divos vārdos mašiņš patika, ja? Un cik interesanti ir, ne, kad tā zivs, ko tu centies noķert, viņa ietekmē arī to gaisotni. Es biju vienīgais, kurš skatījās tā kā no malas, un jūs arī paši izskatījāties tā kā ašuki. Tur, kur kaut kas ir, tur lasās baros, iekož viens, iekož otrs, iekož trešais, ka nav tad atkal kaut kur kreisē, kaut kur daudzās. Ok, kopējā statistika. 2011. bija kopā iesūtīts 313 ieskaitas zivis. Pēc tam nākošais laiks tika paņemts divos, ka jau bija 542 ieskaitas zivis noķerts. Finālā 2004. kopējais noķerto zivu skaits ir 692 asari. Diezgan daudz. Pirmā balviņa būs par šodien pirmo noķerto, iesūtīto ieskaites asari. 100 eiro dāvana karta no veikala Outfish. 8:8. Tā ir komanda Dragon, Viktors Babakins, Normuls, Milaičikovs. Apsveic ar pirmo noķerto šodien ieskaites zivu. Un sāksim mēs ar kategoriju Riga Bassmaster, kas bija kopgarums. Vislielākais kopgarums par visiem noķertajiem asariem. 6. vieta ir komandai Lucky John, Aleksandrs Zareckis, Ruslans Barānovs. Un 5. vieta komandai Laiks Copē Baltic XL,
Jānis Malnečs, Aigars Ločmels. 4. vieta, kam bija arī samērā daudz tehniskas ķibeles ar vaivu, bet tomēr. Zīvi paķējiet? Zīvi paķējiet? Elektronika. Уже 2 stundas. Jā, es sapratu. Mocies. Es domāju, kur jūs neķeriet? Mācīs. Komanda tēvs un dēls Konstantīns Kravčenko un Mihails Kravčenko. 4. vieta. Mums trauks dot citu laivu, un mēs... Brauksiet citu? Jā. Saprati. Nu dodiet virsū. Mēs esam pa jums. 2 stundas for. Хорошо, тогда я все собираю. Es zinu. Собираю тогда. Vai. Paldies. Čau. Римас, собираю тогда я. Labdien! Mēs te sestdienā makšķerējam, neķerās asari. Jūs nevarat kaut ko ieteikt? Mēs iesakām vienkārši ķert. Ko sākam? Top 3. 3. vieta. Komanda Strike Pro Latvija. Mārtiņš Izkraus, Jānis Priedz. Okay. 2. vieta. Ekipāža Restless Team. Roxalana Andručenko, Dmitrijs Filipovs. 2. vieta. Aplaus. Nu, un ko tagad galvenā nominācija? Top 1 tituls, Riga Bassmasters, zvērīgi balvu fonds apsolītais. Un 1. vieta. Komanda EFT, Mārtiņš Tikanovs, Edgars Deičmans. Urā! Nu, mēs it kā no rīta teicām, ka mēs tikai lielosību ķersim, vai asarus ķersim, nevis asarīši. Tad vienā brīdī ieslēdzās arī, ka mums vajag pielasīt tos arī asarīšus, lai tikai saglabātu to... Bet uz kā jūs balstījāties vairāk iestrādāti punkti un sanskati? Jūs taču nemēģinājāt tur dabūt kaut kā tagad? Nē, īstenībā mēs laikam ekolotāji vispār neskatījāmies. Ja godīgi vispār neskatījāmies, mums bija vienkārši vietas. Vienkārši maucāt pa punktiem? Jā, vieta ir laba jāmet, jā. Un jūs maucāt, jums bija vieglais un vidēji vieglais? Vidējais, jā. Medium lights un... Nu, pamatā visu uz medium light un... Mānekļi bija salīdzinoši lieli. Jā, tas brīdis, kad viss izslēdzās, ka mēs sākām pielasīt, tad mēs arī aizgājām tur arī 2,5 colus uzmetām mazos, jā, kaut ko mēģinājām saskrāpēt. Kur varbūt arī veiksim bija, trāpjām uz svaigu vietu pirmie iespējams arī tāds, jo pēc tam jau mēs skatījāmies tās vietas atkal 1, 2, 3 laivu pārgāja pāri. Vēsturisks pasākums. Pirmoreiz tādas sacensības, un jūs esat Bassmasteri. Rīgas Bassmasteri. Vai ne? Man jau patika. Man arī. No ko un tagad otrs tituls, otra nominācija The Kings of Riga Bass par garāko noķerto asaru. Nevalkam garumā 3. vieta, 42 cm. Komanda EFT, Mārtiņš Tikanovs, Edgars Deičmans. Vienu brīdi izskatījās, ka viņi paņems vienkārši visu, kas te ir ņemams. Vienkārši atnāks, uz galdu novāks un aizbrauks prom. 43 cm Fish Hunters, Igors Filipovs, Aivars Gaters. Klausies, nu kāda sajūta ģimna tev ir, ka tu ar pāterīti blakām stāvi? Es jau sen man bija tā... Sajūta, ja? Gribētos. Sapnīs. Pie mums. Jā. Bet tu paliki otrais, ko tu saki par to? Bija iespēja izlīst uz pirmo? Bija ļoti daudz iespēju pietrukāt vienu asari un bija ļoti daudz iespējas un norāvās daudz, jā. Bija kāds lielāks ar 40 galā? Nē. Kādu nebija? Kāds bija lielāks? Kāds jums 36, jā. Godaugotā 1. vieta un tituls The King of Riga Bass 2-0-2-3. Komanda ar nosaukumu Lucky John, Aleksandrs Zereitskis, Rūpans Barānovs. Aplausi! Winner. Kāda ir sajūta? Ļoti laba sajūta. Jūs pašlaidāties? Tagad mēs apmierināti. Tagad apmierināti? Tagad, jā. Cik tu no rīta teici būs lielākās jūs?
Kaut kur 44-45, es teicu. Nu, tā sanāk, 44. Zināji apmēram, ka tur liela dzīvo, ja vienkārši uzimprovizēja? Nē. Skatāmies tur, tādas vietas, kur ir daudzums un lielakas zivis, jā? Varbūt 1-2, bet mēs tur arī braucam, jā? Un uz ko tas lielais noķērās jau no noslēpums? Gumija, džigs, kranks, twitch, rotiņš, spintails, čaturbeits. Vecais labais čaturbeits? Vecais labais čaturbeits. Visas pozīcijas kaut kur līdz 30 bija pozīcijas. Viņš tur ir, daudzumā ir, kaut kur ne, kaut kur bija tukšas vietas, jā, bet tur, kur bija, mēs nesagaidām tādu katls nebija. Bija ļoti daudz zivju, bija ļoti daudz neieskaitas zivju. Viņš saka, ka 30 gabalus dabūja 22, 21. Viņam labi gāja, bet sīkie. Kaut ko viņi pielasīja, cik es sapratu, bet... Jā, un beigas pēdējās 5 minūtes. Nu, mētējām, laba vieta, nu, jābūt. Es noķeru vienu. Tas bija šitais 50. Pēc tam mēs mēģinājām un pats opas nebija. Bet šans... Aiztaisījās. Bet tas, kad mēs tev filmējam un nanoģigu tu rādīji, tas nanoģigu pieredze palīdz šādā te džigošanā? Viņa palīdzēja tieši zivju izvadīšanu. Rītīgi, ja? Jā. Tāpēc, ka tu jūtīgāk ņem to izvadīšanu. Jā. Jūs esat piedalījušies čempionātā un jūs esat piedalījušies šitādā mačā, asaru mačā. Nu šeit tehnoloģijām nebija tik liela nozīme kā tajā Latvijas čempionātā. Liela nozīme. Liela? Liela nozīme. Tikai mēs darbojamies treniņos tikai ar live tehnoloģiju. Lai saprast. Un tagad arī katra pozīcija mēs ieslēdzam panu un skatāmies, ko viņš dara, viņš iet augšā, viss. Piemēram, mēs zinām, ka viņš tur stāv, jā, mēs ieslēdzam, drusciņ tam 10 metri tā, jā, un metam tur. Priekš kam būs tukšais metens, jā, mēs metam tur. Nu, klausies, un jūs mīļie zandartiņi pieteicās? Rādījās vēl? Nebija, mēs pat dziļumā nedarbojamies, tagad mēs tikai tur. Lidaciņi bija. Lidakas bija, jā. Un vietas, kur viņš ir, tur viņš ir. Man liekas, ka jūras asaris kaut kāds procents paliek upē, pie kaut kādas piesienās vietas, un viņš tur dzīvo. Ir nuanses, kādas vietas viņam patīk, bet vienmēr tās vietas ir līdzīgas kā Holanda. Zelta un akmeņi. Tad būs lieli basi. King of the bar! King of the bar! King of the bar! Mači forši. Start pret Riga bas, es domāju, ka super. Tālāk jums vajag virzīties. Labi. Nu, forši mači. Interesanti. Tikai tu domā tikai ar asariem, kontakts ar asariem. Visu laiku kaut ir copas, ir copa, dviežuha ir skrien, kaut ko dara viņš. Interesanti. Uzvarā! Ir mums savi uzvarētāji, ir mums savi karaļi, un paldies jums, kas piedalījās. Sapur nost, paldies un tiekamies nākošajos mačos. Bučs visiem!